ko, šodien parunāsim par to, ko tu vari darīt lietas labā, ja tu gribi, lai kāds pārdot potenciāli tavā vietā. Kādas opcijas tev ir, ko tu vari darīt, kādas tam potenciāli būs sekas, un gal galā izlemt, kas būs tavs labākais variants. Šodien runāsim par to, kā atrast pārdevēju savam biznesam un kā veicināt šīs pārdošanas. Uzzīmē šādu grafiku, lūdzu. Nepārmet manu rokrakstu. Lecam iekšā. Nu ko, skatāmies, kādas tev ir opcijas. Tu vari pieņemt darbā reāli cilvēku. Vienīgais tā problēma ir tāda, ka ja tu tā kā nemāki pārdot, always be closing. Tu nezini, vai tas cilvēks reāli pratīs vai nepratīs, tā kā noslēgt tā kā šos darījumus. Ja tu pieņem darbā cilvēku, es nezinu, cik laika tu viņam dosi, tā kā, lai pārbaudītu viņu tā kā zināšanas un spējas. Mēnesi tā kā pa maz, 6 tā kā pa daudz, 3-6 noteikti būs jādod. Un problēma lielā ir tāda, ka tu viņu nevari trenēt, jo visticamākais tu pats nesaproti, kā pārdot, nezini. This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. Un tad, ja mēs skatāmies uz investīciju, protams, viss atkarīgs no algas, kā tu maksā un tā tālāk, bet ar nodokļiem visticamākais, ja mēs runājam vismaz par 3-6 mēnešiem, tas būs ne mazāk kā 10 līdz pat 15 tūkstošiem, lai kāds šo pārdošanu darītu tavā vietā. I declare bankruptcy! Ja tu gribi pieslēgt headhunteri, lai viņi tā kā it kā tavā vietā izdara tā kā šo daļu, jā, tad tas palielinās vēl vairāk tā kā šo čeku. Otrā tava opcija, ko tu vari darīt, es maksāšu par rezultātiem, šis tā kā populārākais, ko cilvēki saka, vai arī viņi vēl saka, klau, es negribu pārdot, ķipa pats, es darīšu kaut ko citu, tas nav efektīvi, lai kāds nāk manā vietā to darīt. Mans jautājums, par kur es domāju, ir tāds, klau, varbūt iemesls tāpēc, ka tu negribi būt tajā pārdošanas sarunā, nav tāpēc, ka tu tur negribi būt, bet varbūt tā atdeve īsti nav tāda, kā tu gribētu. Jo ja tu atnāktu uz 3 zvaniem, un no šiem 3 zvaniem vienā vai 2 tu aiznestu prom kādu decent tā kā čeku, es nezinu, kāds tev tur ir 500 vai 1000 eiro, cik tādus zvanus tu paņemtu? Laikam tu ņemtu vairāk. Tāpēc iemesls nav varbūt tāpēc, ka tu negribi, bet tu vienkārši nemāki. Un, ja tu gribi maksāt kādam par rezultātiem, tā kā fine approach, kā on top of the mind loģiski, jā, bet problēma ir tajā, ka labs pārdevējs pie tevis neatnāks. Jo tad tas labais pārdevējs, viņš izvēlās starp ko? Viņš izvēlās starp tavu kompāniju un vēl 1000 citu uzņēmumu, kur viņš var pielietot tā kā savas zināšanas. So you're telling me there's a chance. Un zini, kā ir cilvēki parasti visbiežāk, es nesaku vienmēr, izvēlās darīt kaut ko tādu, kur ir mazāka pretestība, lai viņiem pašiem būtu vieglāk. Tāpēc visticamākais, ka tavs offers tādā līmenī, kur tu esi varbūt solo uzņēmējs vai tu gribi attīstīt tikai pārdošanas departamentu, nebūs interesants šim cilvēkam. Ja? Atnāks tikai cilvēki, kuri būs izmisuši, es gribu vienkārši kaut ko darīt, un tavs šīs darbības kosts būs nevis nauda, bet tu maksāsi ar saviem klientiem, kuri nenoslēgs darījumu. Un pasarg Dievs, ja tu vēl maksās un visu, ko tu maksāsi reklāmā, šis būs tavs izdevums. Ja tev nav proven offers, un arī ar tādiem esmu saskāries tā kā pēdējā laikā, pārdevējs, kuram nav vispār biznesa saprašanas zināšanas, viņš nevar tavu offeri validēt, izveidot vai vēl kaut ko ar viņu izdarīt. Un, principā, ja tu darbojies B2B segmentā, atkal viss atkarīgs no tava čeka, ko tu pārdot un kā. Protams, jo tu lētāk pārdod, jo mazāks kosts un zaudējumi te būs, bet jo dārgāks ir tavs pakalpojums, jo frontendā tu vairāk zaudēsi un tu vari paskaitīt savu lifetime value klientam, tā kā dzīves vērtību, cik viņš iespējams tev varētu ienest. Un tad katrs šāds eksperiments ar šo average pārdevēju tev maksās tā kā tik, jo labākie pārdevēji būs uzņēmumos, kur ir trafiks, ir līdi, ir validēti skripti, kur ir benefiti un kur viņš redz, ka cilvēki jau pelna naudu. Viņš tāds, ka paklau, man tikai jāatkārto šis rezultāts un es varēšu pelnīt 5, 10, 20 tūkstoši un tā tālāk. Par 20 es nerunāju par Latviju, visticamākais par ārzemēm. Tu vari iet uz pārdošanas aģentūru, jā. Izaicinājums ir tāds, es pats personīgi nezinu nevienu pārdošanas aģentūru, ja kāda aģentūra skatās uz viņu. Ierakstiet komentārā. Vispār gribētu aizbraukt ar jums, satikties, aprunāties, paskatīties, kā jums tās lietas strādā.
Bet no tām, ar kurām es esmu saskāries agrāk, viņi strādā ar daudzumu ar klientiem, viņi pārdod pa savam, ļoti grūti ir transferēt, tā kā panodot vērtību, ceļš, ja tev bizness ir jauns un tu tikai tagad viņu sāc. Un principā tu paraksti sevi uz zemām konversijām, lai gan sākotnēji, protams, liekas pievilcīgi, cilvēki, kas māk pārdot, viņi pārdos un tā tālāk. Ja? Un tā samaksa, ko tu maksāsi par aģentūru, būs visticamākais tuvu tam, cik tu maksāsi līdzīgi par darbinieku, bet tev būs jāmaksā gan viņiem par katru cilvēku, gan arī par rezultātiem. Un visticamākais, ka tur kaut kādi konversioni iespējams notiks, ja šī aģentūra ir laba, bet daudz tiks zaudēts un neviens necīnīsies, nedzīsies pakaļ tiem klientiem, netaisīs miljonus follow-upus un darbu. Viņi gribēs vienkārši ģenerēt tā kā inputus, jā, kur ir solīti tur tā kā līgumā par šo fee un slēgt darījumus. Lūk, starp citu, ja tev ir pieredze darbā ar pārdošanas aģentu, ieraksti komentārā, varbūt kāds atradīs savu klientu. Tu vari aiziet uz semināru. Protams, ja tu skaties šo video, tu tā kā noteikti esi skeptisks pret šo semināru, bet bez implementācijas tavam semināram tā kā jēga ir šāda te. Nekāda. Everyone in this room is now dumber. Jā, un tu vienkārši iegūsti kaut kādu viltus pārliecību, ka tu kaut ko šarī. Un, protams, ka mēs visi zinām, ka bez implementācijas tur tā kā īsti nekas nenotiks, un viss tas paliks teorija. Labākajā gadījumā pazaudēs tur, nezinu, līdz štukai eiro, bet principā vienkārši zaudēs laiku, un pat nerunājot par to, ka tu iesi tur pie saviem klientiem, mēģināsi kaut ko randomā pielietot, tāpēc, ka dzirdēji, ka kāds kaut ko pateica. Var iet pie ChatGPT noteikti mākslīgā intelekta gudrinieka. Tagad ar viņu var visu atrisināt tā kā savā dzīvē. Ja? Vari? Jā, izaicinājums tāds, ka es pats esmu testējis. Es darbojos ar mākslīgo intelektu arī pats, tikai es viņam dodu šo kontekstu, un pat iedodot šo kontekstu, pat veselas zināšanu bāzes un programmas, tur tāpat ir jālabo tie teksti, jo viņš uzdod to tik tālu, uz 26. februāri 2026. gadu viņš nespēja izdot ideālus scenārijus, tekstus un ko teikt un kā teikt. Es ceru, ka tas drīz mainīsies, un mēs varēsim iet uz nākamajiem līmeņiem attīstībā. Nav nekādas saiknes nav no tiem skriptiem, un sūdīgākais, ko tu vari darīt, kad tu izmanto visus tos GDP skriptus, tu vienkārši cilvēki jau saprot paternu, no kurienes tas ir, un viņiem sāk veidoties šī pretestība, tāpēc, ka tu vienkārši izklausies tāpat kā visi pārējie. Un šeit katra tava saruna, principā, treniņš ir vērts tava klienta LTV, nezinu, vai tur 100 eiro vai 20,000, ja tu B2B strādā, tad iztēlojies, vai šis eksperiments ir vērts, ka tu ej ar klientu runā un katreiz nenoslēdz darījumu. Vēl ir tāda grupa ar cilvēkiem, kas vienkārši gaidīs. Ja, ja tu gaidi vienkārši, ka tavā biznesā kaut kas izmainīsies bez tevas iesaistes, tu pirmkārt nevari validēt savu oferi, vai viņš ir labs vai slikts. Principā tu fokusējies tur uz kaut kādām citām lietām, bet nefokusējies uz to, kā arī iesmelt naudu uzņēmumam. Tā ir tāda lēna nāve. Zaudēts laiks, un tu principā vari iztērēt ļoti daudz laika vienkārši darot kaut ko apkārt produktam vai pakalpojumam, kurš tu nezini, vai vispār viņš pārdosies vai nepārdosies. Lūk, loģiskais jautājums, tad ko darīt? Kā viens no vertikāliem, es nezinu, ko darīt. Tu vari ierakstīt komentāros, ja tev liekas, ka kāds no šiem ceļiem ir vislabākais. Mans ieteikums būtu tev pašam iemācīties un apgūt kaut kādas spējas, lai tu varētu noslēgt darījumus. Tad, ja mēs parunājam, padomājam par to, ka ja tu pats apgūtu spējas, ar kuru palīdzību tu varētu veiksmīgāk veidot darījumu sarunas un uzdot labākus jautājumus, tad kā tev kļūtu vieglāk darīt jebkuru posmu no tā, kas ir šajā sarakstā. Tad ejam atpakaļ uz šo sarakstu. Tad, kad tev ir spējas, un tagad visi scenāriji būs par to, ka tad, kad tev ir spējas, ja, tu principā, kad pieņem darbā cilvēku, tu jau atpazīsti, vai cilvēks dirš vai nedirš, ja, vai viņš kaut ko vispār spēja vai nespēja. Ja. Svarīgākais, tu vari trenēt šos cilvēkus. Beidzot, tu vari iedot tiem cilvēkiem kaut kādu inputu, lai viņi kļūtu labāki. Ja, un pirms tu vispār kādu pieņem darbā, tu pats saproti, vai tas tirgosies vai netirgosies, un izdari darbu, kas tev ir jāizdara kā uzņēmuma īpašniekam vai pārdošanas nodaļas vadītājiem vai vēl saziņkam. Ja? Nākamais. Maksās par rezultātiem. Forši, jā, bet tev ir jābūt kaut kādam proven track recordam. Klau, un tas, ko es saku, esmu teicis daudziem cilvēkiem,
Tu davai pats noslēdz 3-5 darījumus, ieraksti sarunas un parādi benchmarku, ko var darīt un kā var darīt. Jo, zin kā, ja tu esi uzņēmuma īpašnieks, solo uzņēmējs, tad tev ir advantage pret jebkuru cilvēku, kurš ienāks, jo tu esi uzņēmuma seja, tu zini, tas ir tā kā tavs uzņēmums, ir tavs bērns, nezinu, asinis, call it whatever, un visticamākais, ka tev būs vieglāk noslēgt darījumu ar šo potenciālo klientu nekā jebkuram pārdevējam, kas tā kā atnāks. Ja? Un tad, kad tev ir viss šīs, ja, tad tu vari kontrolēt kaut kāda veida kvalitāti un outputu, kas nāks ārā no tā cilvēka, nevis atkal, visticamākais, atdot to visu kaut kāda amatiera rokās. Ja, ja mēs runājam tā kā par aģentūru, ja, šeit lielākais iegūms ir tāds, ka tu nevis nogrūti to kādam citam, tāpēc, ka tev to nepatīk darīt, bet ņemot zvanus pašam, īpaši, ja tavs bizness ir jauns un tu tikai sāc, tu iegūsti no katras šīs sarunas sapratni labāku par saviem klientiem. Un, man liekas, tas nebūs tev pārsteigums, ka tavs bizness neaugs. Tas tev palīdzēs saprast labāk tavu klientu, saprast viņu problēmas, saprast, kas tad viņiem ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, nākot tieši uz šīm tikšanām. Principā viņiem tikai to bezmaksas informāciju dot par to, kas tad viņam nestrādā un kā nestrādā. Un tad tu kā pakalpojumu sniedzējs, kā biznesa īpašnieks, kurš risina problēmas, cerams, jā, tu no tām tikšanām vari nest un uzlabot tā kā savu produktu, pirms tu viņu atdot kāda cita rokās. Ejam tālāk, seminārs, man liekas, īsti daudz ko nav ko runāt. Aiziet uz semināru, neviens tev nedos tā kā atgriezisko saiti, bet šeit, tad, kad tev ir kaut kādas spējas, tu vari saprast, ka, kurā brīdī es tā kā to lieku iekšā, kas man potenciāli varētu nestrādāt, nevis tu vienkārši tā kā atstāji to visu tā kā teorijas līmenī. Ja? Ejam uz ChatGPT. Ar zināšanām, tad, kad tev ir skaidrs ne tikai teorija, bet tad, kad tev ir skaidra tā psiholoģija un kas stāv aiz tiem vārdiem un aiz tās teorijas, kas tev būtu jārunā tā kā klientam, tad ChatGPT tev var palīdzēt. Vienīgais tev jau pašam jābūt ar pēdējiem filtram ar tādu domu, ka, ja es pateikšu šo lietu šajā kontekstā un šajā brīdī, kā tas var ietekmēt manu sarunu. Un ja tev ir tādas spriešanas spējas tajā brīdī, tad arī ChatGPT noteikti varēsi izmantot. Gaidīšana, man liekas, šeit īsti tā kā runāt nav ko vairs daudz. Ja tev ir pārdošanas spējas, tad tu vari validēt savu oferi, tu vari saprast, kas pārdodas, kas nepārdodas, un tu vari sākt arī fokusēties uz to, kas ir svarīgi tā kā tavā biznesā. Īsumā esam izrunājuši 6 vertikālas, kuras tu varētu darīt potenciāli pats un izmantot. Un gan jau, kad ir kāda, kuru es arī neesmu pieminējis, lai tu kaldinātu vairāk pārdošanas savā biznesā, bet laikam tā lielā atklāsme ir tāda, ka jānoņem ir tās rozā brillītes, jānoliek uz galda un jāsaprot to, ka, ja ne tu, it sevišķi sākuma stadijās tavā biznesā, tad kurš pie velna to izdarīs, un ja kāds darīs, tad tur ir tāds pamatīgs gambles, jā, tā kā ruletē uzmest uz cipara un cerēt, kad iznāks. Ja tev ir viss tavs dzīves laiks, tu vari tur pavadīt to laiku eksperimentējot droši, un pats izdari secinājumus no šī video, ko tev potenciāli vajadzētu darīt tālāk. Ciet apakšā like poga, uzspied subscribe, katru nedēļu jaunu video, starp citu katru komentāru lasu pats un atbildu. Tiekamies!